Preiļu novadā ir 11 mācību iestādes. Visas tās ir labi sagatavojušās jaunajam mācību gadam. Gandrīz katrā no tām vasaras periodā ir veikts kāds lielāks vai mazāks remonts, lai uzlabotu un padarītu skaistāku vidi, jo skola daudziem skolēniem un arī skolotājiem ir kļuvusi par otrajām mājām. Preiļi ir gatavi, to var droši teikt, jo mēs jau plānojām budžeta līdzekļus izglītības iestādēm jau iepriekš, un visi aktuālākie darbi, kas bija sasāpējuši un kuri bija nepieciešami, ir paveikti. Kaut vai, piemēram, Pelēču pamatskolā ir renovēta pilnīga sporta zāle. Preiļu pirmā pamatskola ir novadā lielākā skola, kur šogad mācības uzsāks 461 skolēns. Priecē arī kuplais pirmklasnieku skaits – 3 pilnībā nokomplektētas klases, kopā 62 bērni. Ar novada domas atbalstu vasarā te ir izremontētas vairākas telpas. Viens sākuma skolas kabinets, dabas zinību un bioloģijas kabinets un sporta zāle. Kopumā tika izlietoti 17,5 tūkstoši latu, lai atremontētu šīs telpas. Jauno sporta zāle bija tas lielākais objekts, tur aizgāja apmēram 11,5 tūkstoši. Tā ir lielākā sporta zāle mūsu pilsētā. To izmanto ne tikai mūsu skolas skolēni, bet arī bērnu un jauniešu sporta skolas audzēkņi, cieši futbola treniņiem. 3 gadus atpakaļ izveidotā vecāku biedrība savai skolai veiksmīgi realizējusi minētajā skolā jau 2 projektus. Aizvadītajā gadā tā bija rotaļu un spēļu istaba, savukārt šogad ir padomāts arī par pieaugušajiem. Projekta ietveros izveidota mākslas studija pieaugušo radošo spēju nodrošināšanai, kur katrs interesants varēs gleznot, apgleznot audumu un stiklu un darīt daudz ko citu. Varbūt kāds atrast kādu ideju kādam savam biznesa projektam, varbūt pavadīt lietderīgu laiku un varbūt izdarīt kaut ko noderīgu sev un savai ģimenei. Varbūt vienkārši atslēgties no ikdienas rūpēm un šajā trakajā pārmaiņu laikā atpūsties, satikt domu biedrus. Šī telpa ir pilnībā atremontēta, rekonstruēta, un te ir iegādāts aprīkojums kopumā par 11 tūkstošiem latu. Kopumā Preiļu novadā skolas gaitas šogad uzsākuši 1182 skolnieki, tostarp 89 pirmklasnieki, savukārt 5-gadnieku un 6-gadnieku grupiņās mācīsies 178 bērni.